Sveicināti! Ja jūsu dekoderim ir radušās tehniskas problēmas, nepārslēdzas kanāli, daļu no kanāliem rāda, bet daļu nerāda, vai uz ekrāna ir uzraksts, ka nav signāls, tad viens no iemesliem, kāpēc dekoders nedarbojas, ir, ka tas ir uzkāries. Tādā gadījumā, lai atjaunotu dekodera darbību, jums būs jāveic tā restarts. Tas ir ļoti vienkārši. Vispirms izslēdziet dekoderi, nospiežot izslēgšanas pogu uz dekodera priekšējā paneļa, līdz zaļais indikators nomainās uz sarkanu. Un pēc tam atvienojiet dekoderu no elektrības, izraujot barošanas vadu dekodera aizmugurē. Uzgaidiet pāris sekundes un pievienojiet dekoderi atpakaļ pie elektrības. Uzgaidiet aptuveni 15 sekundes un vienreiz nospiediet ieslēgšanas pogu uz dekodera priekšējā paneļa. Lūdzu, uzgaidiet, kad iedegas pastāvīgs zaļš indikators. Ja joprojām ir novērojamas tehniskas problēmas, lūdzu skatieties instrukciju, kā atjaunot dekodera rūpnīcas iestatījumus.